Trešdiena. Ļoti daudz gadu. Kādu laiku? 3 gadus, 4 gadus. Tieši tāpēc. Man liekas, ka vislabāk, vai vismaz, man tā grūti teikt, es vislabāk protu, bet pēc sajūtām tas, ko es jūtu vai vēroju reakciju, tā kā apkārtējo reakciju uz sevi, tad, manuprāt, man šobrīd ļoti padodas iedvesmot cilvēkus un aizbraukt viņus līdzi. Vienalga, vai tas būtu izdarot kādu darbu, vai arī, un tad tu paudi skatītāju attieksmi vai ko tādu, vai arī vienkārši sadzīvē, kad tu jūti cilvēku atdevi, cilvēku kaut kādu tādu piesaisti un ka viņi skrien tev līdzi. Jā, pēc profesijas es esmu mākslas, kino un TV režisors. Manā profesijā mans lielākais sasniegums. Šobrīd droši vien tas ir 4. maijs, 2016. gads, Latvijas Nacionālais teātris, ap 200 ar kaut ko bija visi kopā dalībnieki. Uz Nacionālā teātra skatuves manas veidotā, režisētā, novestā līdz galam koncertu uzvedumā, dzīvās mūzikas pavadījumā. Jaunas idejas un enerģiju, principā turpat, kur izlieku. Viens ir skatītāja atdeve, tas ļoti uzlādē. Tur tas ļoti spēcīgas enerģijas un vibrācijas. Otrs ir tas pats, ko es redzu, es eju uz teātriem, es klausos mūziku, skatos filmas, es dejoju, un tas viss kopā veidot kaut kādas nākamās idejas, kas ir savas. Un tad ļoti daudz brīvā laika mēģinu pavadīt pie dabas, jo pastaigas pie dabas, spēles jūrā, saule, mākoņi, ziedi, vasara, ziemā sniegs, tā ka tu neredzi koku zarus. Tas viss iedvesmo. Vasaras. Pastāvas. Saulbrīda. Koncerti. Fortebrā. Ūdens. Ziedvainags. Bāri. Barmēni. Oi! Ziemassvētki. Rīts.